lūgums, vai jūs mūsu skatītājiem varētu palīdzēt saprast izveidojušos situāciju sekojošā jautājumā? Tas ir mūsu redakcija saņēmusi lasītāja lūgumu palīdzēt Satversmes tiesa Nolikā ir pieņēmusi tiesas nolēmumu par to, ka atzīst, ka 4%, kad nomas maksa, kas bija noteikti 4% no kadastrālās vērtības, ir neatbilst Satversmei. Un cilvēki ir satraukušies, ka tas nozīmē, ka viņiem būs jāmaksā tagad bez ierobežojuma. Kāda loma, kāda ietekme uz Satversmes tiesas spriedumu ikvienam iedzīvotājam? Vai jūs varat, lūdzu, kā augsti kvalificēts jurists mums palīdzēt izskaidrot šo jautājumu? Principā Satversmes tiesas spriedums uzliek pienākumu valstī. Tad pirmām kārtām tagad likumdevējiem būs jārēģē. Likumdevējiem, tieši tā. Likumdevējiem ir pienākums to darīt. Vai likumdevējs to darīs, tas ir viens jautājums, jo arī vēsturē mēs zinām vairākus gadījumus, kad likumdevējs izvēlas nepildīt Satversmes tiesas, kas nav normāli tiesiskā valstī. Ja? Likumdevējs var noteikt tādu pašu kā iepriekš. Pārskatīt un nonākt pie tā paša. Tieši tā, pamatojot ar kaut kādiem varbūt jauniem apsvērumiem, kas nav bijuši Satversmes tiesas spriedumā un tā tālāk. Un likumdevējs var noteikt kaut kādu citu, kas vismaz daļēji atbilst Satversmes tiesas spriedumam. Tā ka tas ir tīri politiskā izvēle šobrīd. Tas nav tā, ka satraukumam pamats, cilvēks jau attiecīgi Tas nenozīmē, ka automātiski kaut kas mainīsies. Tam ir atkal vajadzīgs laiks un process, kur ietvaros, jo tad attiecīgi mēs arī informēsim gan sabiedrību, mediji, gan vispārējie pievērsīs uzmanību šim jautājumam.